Čau visiem! Šodien vākšu nost sīpolus, tos, kas man šeit ir jau nolocījušies. Ir daži, kas vēl nav nolocījušies, tos es atstāšu sēklai, lai izaug ziediņi, uzaugs sēklas un būs nākošā gadā savu veidu selekcionēšana, starp citu. Nu ko, pa bišķīm vācam nost. Skatāmies, kas man te ir. Baigie sīpoli īstenībā lielie ir izauguši. Parādīšu dažus tuvāk, kā izskatās. Ritīgi lieli forši sīpoli. Un kastē iekšā un pēc tam karināšu viņus žāvēšu. Tā kā jau vienā rīlā varēja redzēt, sasēju šņurītes un sakarinu, lai laksti nožūst. Mazliet notīram zemi nost, lai nav baigi dubļainie. Saknītes atstājam. Saknītes nost noteikti negriežam vēl pagaidām, lai viņas nožūst. Viņas pēc tam pašas nokritīs. Jo, kad sīpolam jau sāk mesties šāda brūna miza, tas nozīmē, ka viņi jau pamatā ir gatavi novākšanai. Bet vākt viņas nost jau var uzreiz kā nolocās, jo tikko sīpolam nolocās šādi. Viņš jau pārstāja augt. Šogad esmu baigi priecīgs par sīpola ražu. Ļoti lieli izauguši. Pagājušā gadā man arī bija iesēts sīpoli, bet viņi baigi neizauga, palika tādi maziņi kā sīksīpoliņi. Un iemesls tam bija tā nenormālā krusa un vēša, kas nolocīja man viņiem lakstus. Un līdz ar to viņi pārstāja augt. Ir arī šādi pavisam maziņi. Bet nu katrs jau izaug, kā viņam sanāk. Šie vispār divi kopā salīmējušies. Ja viņi viens otram ļoti tuvu iestādīti, viņi neaug lieli. Viņiem vajag baigo plašumu tomēr. Jo tas atkarībā no šķirnes, cik lieli tie sīpoli izauga. Nu, lūk, šī ir mana sīpola raža. Kā redzam, ir lielāki, ir mazāki sīpoli. Vēl kastē šeit, tas no vienas vadziņas, kas man šogad ir. Kāda šķirne precīzi nemāku pateikt, jo šie sīpoli bija nevis no sēklām, bet no sīksīpoliem. Lielveikalā ieskrēja vienreiz un mudīgi paķēra. Bet īstā raža tīri no sēklām, tie būs šie. Un šos gan es zinu, kas tie ir. Tie ir Globo. Baskat, vai nav milzeņi? Uzties, man sauja klāt tie ritīgi monstri. Šausmīgi patīk man sīpola raža šogad. Tātad plānā. Tagad vakarā vēl ir novākt zirņus. Arī zirņus es priekš sēklām. Un zirņi šādi, kas jau ir izveidojušies, redziet iekšā. Viņi jau ir cieti, sarāvušies. Viņiem ir īstais laiks viņus novākt. Tāpēc arī tūlītās pieslēgšos zirņu novākšanai. Nu ko, jāiet pakaļ sīpoliem.
Un šī ir man sīpola raža no vienas vadziņas. Ievērtē. Bišķiņi ir, ne? Tūlīt viss sagāzīsies. Tagad es tos sīpols namiņā piesiešu šņurītes un sakarināšu. Sakarināšu viņus tā šādi, lai apžūst. Jo tad, kad viņiem būs gatava brūna miziņa, kur jau varēs kraukšķīgi lobīt nost, tad viņi būs gatavi nest uz mājām. Pamatā šādi arī mēs viņus karinam. Vienu otram blakus, bet baigi tuvu arī nevar. Viņi, ja sāks viens ar otru kontaktēties, šausmīgi viņi var, man liekas, sākt pelēt vai kaut kā tā. Bet šādi foršā vējainā vietā, no saules pasargātā, tieši saules stara arī baigi labi nebūs. Šādi sakarinam. Tūlīt tās jāsasien vēl būs pāris šņurītes, jo man ļoti daudz sīpoli nesanāks visiem vietas. Bet baigi skaisti. Un tā izskatās, kad es viņus jau sakarinājis iekšā. Šādi izskatās sīpoli, kas jau ir gatavi vākšanai uz mājām. Nu, gatavi ēšanai. Viņiem ir brūna skaisti miziņi, kraukšķīgi. Lociņi visi ir izkaltuši, baigi skaistie. Un viņš skaitās gatavs. Bet sīpoli jau varēs no paša sākuma, kad tikko izrauj viņu no zemes ārā. Bet mēs jau neejam vieglāko ceļu. Mēs viņus gribam uzglabāt diezgan ilgu laiku, lai arī ziemā viņus varētu ēst. Tāpēc viņi ir šādi jāizkaltē. Šie sīpoli ir gatavi ēšanai. Viņi ir izžuvuši ar foršu skaistu miziņu, skādi stingri un baigi forši smažo pēc sīpoliem. Kāpēc viņi tādi maziņi? Un kā viņi jau var būt gatavi? Tas tāpēc, ka viņi man šausmīgi ātri nolocījās un man nācās viņus noņemt. Bet nu nekas, arī maziņie nodara. Un šeit ir tie, ko es vēl šodien nogriezu kātiņus, lai ātrāk izžūst un ātrāk varēšu viņus lietot pārtikā, šašliku taisīt un vēl visu ko. Ļoti skaisti sīpoli. Un tagad nolasīšu zirņus, jo zirņi ir forši melnis izkaltuši špāksts, un tagad ir īstais laiks viņus nolasīt. Priekš nākošā gada sēklas, tos, ko neapēdu, man īstenībā jau ir izauguši. Nākošie man vajag tieši šitos kokus. Baigies slinkums vilkties uz meža jauniem pakaļ, tāpēc vajadzēs atstutēt man nākošo zirņu. Šos nolasīšu nost, izkaltēšu, un nākošā gadā būs zirņiem sēkla. Jo, kā saka, izaudzējot šeit zirņus, šajā vagā, pēc tam tos zirņus novāc izkaltē, priekš sēklas un iesēja atpakaļ tieši tajā pašā dobē. Un nākošajā gadā viņi uzreiz baigi daudz labāk aug. Kaut kāds sakars tur ar to selekcionēšanu ir, ja vienā vietā viens un tos paši visu laiku stādi no sēklām. Vāc nostas šādus. Mazs steinas brūnus pākstiņās. Tādas var lasīt. Tad, kad zirņi ir novākti, izskatās šādi kraukšķīgi. Paskaties, kāda viņi iekšā izskatās. Jau gandrīz gatavi. Šādi kraukšķīgs pāksts. Un jau sākuši čokroties un ir ļoti cieti. Baigi super. Viņas ņemam nost. No pākstīm tīram ārā. Tas ir kā es to daru. Un jāatstāj būs vēl mazliet pakaltēties. Viņi vēl nav īsti galīgi sausi. Ir daži, kas jau ir izžuvuši, ir daži, kas nav vēl. Nu, šāds piņķerīgs darbiņš ir. Bet nākošā gadā iestādīšu viņus atpakaļ zemē tieši tajā pašā vagā un paskatīšos, kā viņi aug. Es domāju, ka viņiem vajadzētu augt labāk.
Jo, ja vienā un tajā pašā vietā stāda kaut vai tos pašus sīpols, noņem rudenī sēklas, tā kā tagad es darīšu tos maisiņus, ko uzsēju virsū tiem sīpolu ziediem. Ja vienā vietā viņas visu laiku stāda, tad viņi turpina labāk augt. Viņi ir izturīgāki gan pret visādām slimībām, pret laikapstākļiem konkrētā zonā, kur viņi aug. Un viņi ar katru gadu paliek arvien spēcīgāki un spēcīgāki, lielāki un garšīgāki. Tāds ir mans mērķis. Būs mana eksperimentālā vaga ar zirņiem. Redziet, šie vēl tādi nav galīgi gatavi. Bet, nu jā, jāiztīri ir. Citi maziņi, citi lieli, nevar īsti saprast. Citur kāds stārpiņš iekšā. Nu tālūk. Nu lūk, zirņi ir izlobīti. Tāda neliela čupiņa ar pākstīnu. Tagad tik atliek izšķirot bojātos no nebojātajiem. Nu, šis jau ir acīm redzam bojāts. Pēc viņam būs vēl jāizšķiro. Daudz nav, bet nākošā gada eksperimentam tīri pietiks. Bet man vēl viena doba būs, kurā vietā varēs savākt ražu nākošajām sēklām. Tālūk. Tā kā izskatās diezgan feini. Ir tādi, kas jau ir, nu, tādi neīpaši, bet ir, kas jau ir, nu, ritīgi tādi var saprast, ka viņš ir gatavs. Nu ko, draugi, sīpoli ir novākti, sakarināti, skaisti žūst. Zirņus izlobīja, drusciņi, nedaudz, bet tomēr. Redzēs, kas tur beigās sanāks, kā nākošā gadā man tur ies. Tagad atliek tikai salasīt gurķus, novākt tomātus mazliet vakariņām un uz mājām. Viss. Paldies, ka noskatījies līdz galam. Ceru, ka bija interesanti. Nospied noteikti laiku un piesako manu kanālu. Čau! Nākošajā video parādīšu, kā man aug dārzā melonas siltumnīcā. Protams, pastāstīšu arī par tomātiem. Aiziem pie tomātiem. Šis būs tāds tā kā neliels spoilers. Šie ir White Beauty. Es nezinu, kurā brīdī viņi ir gatavi, jo viņi ir pamatā jābūt baltiem, bet viņi jau ir tādi, izskatās diezgan ēdami. Un, protams, ritīgi ķekari. Skaisti tomāti. Šos es novācu jau šodien. Bet par to višķi vairāk nākošajā sērijā.